Tad mēs pāriesim pie kreditoriem. Pāriesim pie kreditoriem. Jā, tātad mums kā rīkoties, ja uzņēmuma bilancē par vairākiem gadiem ir sakrājušies kreditoru parādi, un kreditoru uzņēmumu jau neeksistē. Jā. Kā veikt kreditoru atlikumu norakstīšanu par attaisnojumu dokumentiem un kā parādīt gada pārskatā. Šeit tas gan debitori, gan kreditori, jā, mums ir darbs visu laiku, bet mums tāpēc jau ir arī šis te obligātais pienākums ikgadējā inventarizācija. Kā mēs katrs viņu izpildām, tas ir, protams, pēc mūsu iespējām, pēc mūsu varēšanas un arī es bieži vien teiktu pēc mūsu atbildības. Jo jau mazliet pāri uz priekšu, jā, bet ļoti sasaucās ar šo tēmu. Atgādināšu, ka attiecībā uz ikgadējo inventarizāciju, kas mums ir noteikta pirms gada pārskata sagatavošanas, un tās mērķis ir, ka mēs tiešām pārliecinamies, un mums ir pārbaudīti dati, uz kuru bāzes mēs sagatavojam gada pārskatu. Mums nav iedots atvieglojums attiecībā uz debitoru un kreditoru inventarizāciju. Atvieglojums ir tikai kredītiestādēm un arī vienā jautājumā. Ja? Šeit tātad, ja mums jau ir kreditors jau ilgus gadus un mēs viņam nemaksājam, un viņš mums, teiksim, arī neatgādina, ja, un viņš mums stāv, un mēs viņu tā kā nenorakstam. Nu, teiksim tā, pirmais ir lieta, jebkurā gadījumā, lai jūs viņu norakstītu, ir jāsāk vākt attaisnojumu dokumenti. Ja? Norakstīt, tad mēs, tā kā tas uzņēmums ir izlēms, ka viņš nemaksās kaut kādu iemeslu dēļ. Un tad noteikti mēs pārliecinamies, šeit jau bija jautājumā, ka jau neeksistē, tad ir veikta pārbaude. Nu, neeksistē tas jautājums, es to saprotu tā, ka esam paskatījušies uzņēmumu reģistra datos, un pēc uzņēmuma reģistra datiem redzam, ka uzņēmums ir likvidēts, ja, kaut kāda iemeslu dēļ. Lūk, šajā gadījumā tad jums būs uzņēmuma reģistra šī te izziņa, varam izdrukāt brīvi pieejami dati, nav par to jāmaksā, liekam klāt, ka mums tā tad nav kam pēc būtības vairs šo te parādu maksāt. Nu, un šajā gadījumā, kā tad pareizi rīkoties, ir mums 775. noteikumi. Tie ir gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi, kuri mums nosaka sekojošo. Pirmais, tātad, ja kreditors pilnībā atsakās, tikpat labi ir viņš var atteikties kaut kādu iemeslu dēļ, ja? Bet ja šeit viņš nepieprasa un viņš neeksistē, tā arī ir atteikšanās, jo jums vairāk nav kur maksāt šo te naudu. Ja? Tātad, ja kreditors pilnībā atsakās no sava prasījuma vai atsakās no sava prasījuma noteiktas daļas, to sauc par kreditoru parāda samazināšanu, un kreditora parāda samazinājuma summa nav saistīta ar kreditora mērķi šo summu ieguldīt sabiedrības pamatkapitālā, pretī saņemot attiecīgi jaunu daļu skaitu, tad kreditora parāda samazinājums ir uzskatāms kā dāvinājums. Nu, jums ir uzdāvināta prece, pieņemsim, ja, un jūs par viņu nesamaksājāt. Un mums ļoti precīzi 775. noteikumi pasaka, ka mēs atzīstam kā ieņēmumus peļņas vai zaudējuma aprēķinā attiecīgajā pārskata gadā. Tātad debetā mums aizies 5. konta grupa un kredītā mums aizies pārējie ieņēmumi. Savukārt otra lieta, mums tātad, nu šeit, ja neeksistē, tad visticamāk būs šis te 22. punkts, kas ir, ja, ka tad mēs viņu uzskatīsim kā dāvinājumu. Mainoties uzņēmuma ienākumu nodokļu likumam, mums tātad šeit papildus nekāds nodoklis nav jāmaksā, ja par šo te viņš nāk mūsu ieņēmumos, nu, un maksājums veidosies, jo viņš palielinās attiecīgi peļņu, un nodoklis veidosies tad, kad notiks peļņas sadali, ja. Bet tā citi nodokļu maksājumi šeit papildus neveidojās.
Tātad tiešām savācam dokumentāciju, kad nav. Ja jums kāds kreditors saka, ka jūs nevarat, teiksim, varbūt sakontaktēties vai tam līdzīgi ar viņu, neatbild arī uz salīdzināšanās aktiem, nu, tad tas vēl nenozīmē, ka jā, jūs nevarat sazināties ar viņu, bet lai jūs atzītu to, ka tas ir jūsu dāvinājums šim uzņēmumam, vai nu viņam tiešām fiziski ir jābūt izslēgtam, ja, un likvidētam, vai jums ir jābūt kādam attaisnojuma dokumentam, oriģinālam, kurā viņš atsakās kaut kāda iemesla dēļ, viņš atsakās no prasību tiesībām. Ja? Tikai tas, ka nevaram sakomunicēt, nedod mums šādas tiesības to darīt. Jo jebkurā gadījumā viņš pēc tam apstrīdēs, ja viņš uzradīsies, un taisnība tad visticamāk arī būs tajā pusē. Tad savukārt var būt arī tāda situācija, kad, pieņemsim, īpašnieks ir aizdevis uzņēmumam. Nu, varbūt arī, kad ir kāds kreditors, ja, un par cik nevar atmaksāt, tad var vienoties un var izpildīties 23. punkts, kas attiecās, ja, kad kreditoru parāda samazināšana ir saistīta ar ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā. Pretī saņemot attiecīgi jaunu akciju vai daļu skaitu, un tas nozīmēs, tā būs kreditoru parāda kapitalizēšana. Un šajā gadījumā tad summa, kādā notiek kreditoru parāda kapitalizēšana, mēs iekļaujam bilances postenī akciju vai daļu kapitāls, jeb pamatkapitāls. Tas, kas ir jāatcerās grāmatvedībā, kad kontā 3110, es pēc, kā saka, pēc tā parauga, kas mums ir, saku to kontu no 90. gadiem, 3110 ir akcija vai daļu kapitāls, ir pamatkapitāls. Šajā kontā grāmatojums notiek tikai tad, kad ir apstiprināts izmaiņas uzņēmuma reģistrā. Tātad jums nepietiks ar to, ka, pieņemsim, vadītājs vai īpašnieks jums pateiks, ka šis te parāds mēs viņu nemaksājam, viņš tiks kapitalizēts. Ja? Grāmatvedībā grāmatojums būs tad, kad jūs ieraudzīsiet, ka tiešām uzņēmuma reģistrā ir notikusi kāda izmaiņa, kad ir uzņēmuma reģistrs šo te apstiprinājis. Tātad, lai tas notiktu, būs jātaisa grozījumi, tas jau jādara īpašniekiem. Būs jāiesniedz uzņēmuma reģistrā visa nepieciešamā informācija, un tikai tad mēs grāmatojam. Tas jums var noderēt, protams, šī informācija, izvērtējot, ja kreditors ikgadējā inventarizācijā, vai ja jums ir nepieciešams paskaidrot, kāpēc jūs tik ilgi nemaksājat, ja šim te kreditoram, jūs varat paskaidrot, ja, kad notiek process, kad ir pieņemts tāds lēmums, ka tas tiks kapitalizēts, bet kontu 3110 aiztiekam tiešām tikai tad, kad ir izmaiņas jau reģistrā. Lūk. Tā. Jā, varbūt ir vēl kaut kas papildināms par kreditoriem. Paldies, Laila. Paldies, Laila. Jā, interesanti ar tiem kreditoriem. Riski, protams, tur ir mazāk kā ar debitoriem, bet arī mana praksa rāda, ka sadarbībā ar kreditoriem var rasties nepatīkamas situācijas, ja mūsu sadarbības partneris, kreditors, nav samaksājis nodokļus valstī. Un nodokļu parādi ir ilgstoši, tad valsts ieņēmuma dienests lūdz mūs, kā viņa debitors, maksāt nevis kreditoram, bet valsts ieņēmuma dienestam. Un tad mums ir jāmēģina saprast, kāpēc tā situācija tāda ir izveidojusies. Līdz ar to tā sadarbības partneru izvērtēšana pirms darbības uzsākšanas un arī tajā brīdī, kad mēs ar tiem darbojamies, strādājam, noteikti ir nepieciešama un jāaicina jau tā kā, lai paši maksā nodokļus, lai mums nav jāmaksā kreditoru vietā nodokļi. Tā ir tāda lieta.